Vai tu zināji, ka ir iespējams lūgt Dievu tā, ka Dievs nemaz nav galvenais klausītājs? Mani sauc Mārtiņš, un jūs klausaties ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds, kur mēs turpinam apskatīt Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlijā. Un šodien Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 5. pāns. Un kad jūs Dievu lūdzat, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Sabiedrība, kurai Jēzus teica šos vārdus, bija ļoti reliģiska, kur lūgšana, gavēšana un žēlsirdības dāvanas bija svarīga ticības sastāvdaļa. Tajā laikā bija noteikti lūgšanu laiki. Cilvēki varēja Dievu lūgt sinagogās, mājās vai arī publiskās vietās. Sinagogas bija reliģiskās dzīves centri. Ielu stūri bija redzamas vietas, kur bija cilvēku plūsma. Un Jēzus saka, bet kad jūs lūdzat Dievu, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt. Pirmie 5 vārdi, kurus es vēlos, ka mēs pamanam, un kad jūs Dievu lūdzat. Jēzus nesaka, ja nu kādreiz jums gadās Dievu lūgt, bet kad jūs Dievu lūdzat. Cik bieži mēs lūdzam Dievu? Jo Jēzus no saviem mācekļiem sagaida, ka lūgšana ir viņu ikdienas sastāvdaļa. Ja es tev uzdotu tagad jautājumu, kad tu pēdējo reizi lūdzi Dievu, vai tu varētu atbildēt? Kad tev pēdējo reizi ir bijusi saruna ar Tēvu no sirds? Bieži vien tās mūsu lūgšanas ir paldies tev, Dievs, ka nav kara, paldies tev, kungs, ka ir mums ko ielikt mutē. Šī lūgšana bieži jau ir ar pilnu muti, un tad ir svētī mūsu un Jēzus vārdā āmen. Nevis skrējienā, bet dziļa saruna ar Dievu. Skaidrojošā vārnīca vārdu lūgšana skaidro kā saruna ar Dievu. Nevis garām skrienošas pāris frāzes, bet saruna ar Dievu, kurš ir tavs tēvs, kurš ir debesīs. Un kad tev ir šī saruna ar savu tēvu, kurš ir debesīs, neesi kā liekulis un nepārvērt šo sarunu par instrumentu, kas parāda tavu garīgumu citiem cilvēkiem. Vārds liekulis sākotnēji tika lietots par aktieriem, par cilvēkiem, kuri uzkāpa uz skatuves un spēlēja lomu. Un Jēzus saka, klausieties, ir iespējams lūgt, bet tajā pašā laikā spēlēt garīgu lomu. Ar lūgšanu pārsteigt cilvēkus un parādīt, cik garīgi mēs esam. Jēzus saka, nedariet tā, nerādieties ļaudīm. Jo ja jūs saņemat abrīnu no cilvēkiem, jums jau ir sava alga. Mēs nevaram vērtēt lūgšanu pēc vārdu krājuma vai cik daļi kāds ir runājis. Vienīgais, kas var noteikt vērtību mūsu lūgšanai, ir Tēvs, kurš ir debesīs. Un kurš skatās nevis uz vārdu krājumu, bet uz sirds stāvokli. Vēl vairāk, lai Dievs nolasītu mūsu dzīves, viņam nav vajadzīgi vārdi. 38. psalma 10. pantā ir teikts: Kungs, tev zināmas visas manas ilgas un manas nopūtas tev nav apslēptas. Viņš saprot nopūtas, viņš saprot klusumu, viņš saprot asaras, un viņš saprot smagumu, kas ir tavā sirdī, pat ja tu klusē. Tev un mums nevienam ar savu lūgšanu nekas nav jāpierāda. Tāpēc es gribu izaicināt tevi šodien. Atrodi kaut vai 10 minūtes laiku klusumā, bez telefona, bez cilvēkiem, bez steigas. Atrodi kādu mierīgu vietu un izkrati Dievam savu sirdi tā pa īstam. Kur tev nav jādomā, ko par tevīm kāds padomās, kur tev nav jāuztraucās, vai tu lieto pareizus vārdus. Vienkārši atrodi vietu, kur esi tu un tavs Tēvs debesīs, un izkrati viņam visu, kas spiež tavu sirdi ikdienā.
Es ticu, ka ar Dieva žēlastību tev tas izdosies.